officially? Vai tu... Tāpēc tā darīt, jā. Nice. Es tur mani, ka... Man tas atskaitās mās, tikai tu nav pareizi. Cienījamie skatītāji, lūdzu izslēdziet savus mobilās telefonus. Paldies! Patīkamu skatīšanos! Gads. Kopš Ziemassvētku Jāmpadrača kodola uzbrukuma ir pagājuši 40 gadi. Ziemassvētku Jāmpadracis pienāca negaidīti 2019. gada Ziemassvētku vakarā. Cilvēki neko ļaunu nenojaustami mielojās pie svētku galdiem, kad pilsētā atskanēja trauksmes sirēnes. Līves mamma tajā brīdī skatījās mīlas viesuli, kad pēkšņi pārraide tika pārtraukta. Un ekrānā parādījās ziņu diktors Ilmārs Briksis. Viņš trīcošās rokās turēja lapiņu. Visapkārt studijā cilvēki skrēja kur nu kurais. Tēvu pārņēma īsts haus. Jāmpadracis. Ilmārs Briksis paziņoja, ka nu pat kodola raķetes esot iznīcinājušas Varšavu un Kijevu. Un aizsardzības ministrijā esot informācija, ka kodola raķetes Rīgu sasniegs 14 minūšu laikā. Brīcis drabošā balsī nolasīja sarakstu ar Latvijas bumbu patversmēm, un tie nelēmīgie, kuri dzirdēja sirēnes, darīja ko nu kurais. Ieslēdzās panika, reliģiozitāte, apātija, vārdarbība, miesas kāre un visi 39 nāves grēki dažādās kombinācijās. Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis tā arī nepaspēja sniegt savu svētku runu un atvieglojumā sazvērnieciski smaidīja. Jāmpadracī bija novērojams vairākas ievērības cienīgas ainas, piemēram aina, kurā 11-gadīgais Rīgas Dokors skolas audzēknis Elvijs vienā rokā turēja nu pat nogriesto mātes galvu un ar otru viņas mutē ar dakšiem mēģināja iedabot puķkāposta gabaliņu, liedzot: neapēdīsi puķkāpostu, nedabūsi saldo ēdienu, tu puce! Bet šoreiz stāsts nebūs par vegāniem. Pēc 14 minūtēm Ziemassvētku Jāmpadracis beidzās ar atbilstošu kulmināciju. Kodola raķetes pašrealizāciju. Rīgā veiksmīgi iekonservējušās bija 4 patvērsmes. Ironiskā kārtā pietiekamais pārtikas un ūdens daudzums izrādījās tikai psihiatrijas un narkoloģijas slimnīcas patvērsmēm. Papildus stiprai gribai patvērsmē netrūka arī dažādi medikamenti, psihotropi preparāti un reliģiski rakstura materiāli. 119 izredzētie, visas cilvēks nākotne. 8 medmāsas, 2 sanitāri, dešurants, 3 policisti,
virzienā piekoptās terapeitiskās prakses, mūzika, māksla, teātris un dejas. Patvērsmes gada lielākais sakrālais kultūras notikums Luga, Ziemassvētku brīnums ir klāt! Tāpēc, ievērojot tradīcijas, nabaga apjukusi teātra trupa par spīti šokējošai dzīves apstākļu maiņai, tik un tā sniegs ilgi gaidīto priekšnesumu. Pasludinu Ziemassvētku brīnumu par atklātu. Divi eņģeļi vakarā nonāca Sodomā. Lāts dzīvoja Sodomas pievārtē. Tos ieraudzījis, Lāts cēlās viņu priekšā, palocījās ar savu vaigu līdz zemei un sacīja: Mani kungi, lūdzu dariet man to patikšanu. Ņemat naktsmājas manā mājā. Mazgājiet kājas, atpūtieties. Un rītdien varēsiet turpināt savu ceļu. Eņģeļi teica: Nē. Mani kungi, lūdzu dariet man to godu. Eņģeļi, lūdzu dariet man to godu. Mēs klausījām tepat uz ielas pagulēs. Nu lūdzu. Bet viņš tos lūgdams lūdza, un tie tomēr iegāja viņa namā. Eņģeļi, dariet man to godu. Viņš tiem sarīkoja dzīves un 7 neraudzētas maizes, Lūdzu. un tie ēda. Labi, ejam. Cilvēks Lāts, ved mūs savā namā, baro mums ar vīnu, maizi. Paldies. Sieva, šovakar ir viesi. Lūdzu, cep neraudzētu maizi, nes vīnu. Dzīvosim! Vēl. Paldies, Lāt. Tev ir smukas meitas, un sieva ir ok. Tā kā... Lūdzu, vēl. Viņš ir labs, bet maize ir vēl. Vēl tie nebija apgūlušies, kad Sodomas pilsētas vīri aplenca namu. Zēni un svietgalvji, visādi ļaudis no visādām malām.
sen. Kopš bērnu kājas zinu leģendu par apziņas lauzošo baudas tīreklību, kur attais mirstīgais vien pazīmis, tas laimīgs, kurš eņģeli ir izdrazis. Tad ko mēs vēl gaidām? Aiziet pie Lāta? Jā, vai! Maukas! Ej, Āron! Vai vaļā! Tā pasauc Lātu! Vai, tur palīdzēt padomus brīni! Eņģeļus! Kāpēc tu tad manu nāmu aplenkusi? Mēs zinām, ka tie divi eņģeļi ir pie tevis, Lāt. Nav vērts liekties. Saki, lai viņi nāk ārā, jo šovakar mēs viņus pisīsim. Lai priekšā! Un tie aicināja Lātu ārā un sacīja: Kur ir tie vīri, kas pie tevis iegriezās naktī? Liec tiem iznākt ārā pie mums. Mēs vēlamies tos iepazīt. Brāļi, nedariet taču grēku. Aptopieties. Nepistīsami, Lāt! Lēt, beidz te svētuļot. Es esmu uzvilks kā loks. Neizstājies jau ceļā. Brāļi, redziet, man ir divas meitas. Man ir divas meitas, kuras vēl neviens nav. O, tādas meitas! Es viņām tūlīt likšu iznākt ārā. Jūs viņus varēsiet iepazīt. Bet lūdzu tos kungus lieciet mierā. Viņi ir mani viesi, viņi ir nākuši manā nāmu pavēdīt. Eņģeļus ir labākā meitas! Viņi teica: Ej tu nost. Tie pretojās: Šis viens ir atnācis kā svešinieks, un nu viņš grib tiesāt. Tagad mēs tev vairāk ļaunumu darīsim kā tie. Un tie uzmācās ar varu šim vīram Lātam un grasījās durvis atlaust. Bet eņģeļi izstiep savas rokas un ievilka Lātu pie sevis namā, durvis aizbūtējot. Tie, kas atradās nama vārtos, tika sisti ar aklumu, gan mazie, gan lielie, tā kā tie nevarēja vārtus pat atrast. Kurš izslēdza gaismu? Te tumšs kā eņģeļa caurumā! Es neko neredzu! Un Dieva debesis! Kas tad notiek? Kas ir? Kas tad notiek? Gals klāt, tu viņi iepazīst arī mani. Es arī! Un eņģeļi sacīja Lātam:
to kāds snots vai dēls tajā pilsētā. Moša. Ved viņu ārā no pilsētas, lai viņi necieš par grēkiem. Jo mēs gribam izpostīt šo pilsētu. Liela brēkšana ir nākus tā kunga priekšā par šo visu apgabalu. Tāpēc tev būs jāglābjas. Es biju Mošas. Un Lācis izgāja un runāja ar saviem znotiem, kas gribēja viņa meitas ņemt, un sacīja: Celieties, ejiet prom no šīs pilsētas, jo tas kungs šo pilsētu izpostīs. Bet viņš likās savus znot acīs smieklīgs. Es tev tulīt izpostīšu. Nu, tev vajag kredītu, brāl. Nē, ņem pie manis, pie Mošas. Jā, man ir labi. Nē, kam tev vajag? Es tev došu 5%, brāl. Nē, es te viņiem izlasi noteikumus, jā. Tu vairs došu Moša. kas ir strādā. Dieva dusmas nāks par Sodomu. Mums ir jāapmet pilsētu līdz rītdienai. Tev viss Līdz rītdienai. Paņem šo vērienu, iedzer viņu. Ej mājās. Moša, es tev brīdim kā savu topošo zinotu. Mums tikai mana ģimene tiks glābta, mums ir jāapmet pilsētu līdz rītdienai. Satiekamies pie manas mājas rīt no rīta. Labi, es būšu noteikti jau Uz gaļiem. vienkārši izpildīt. Pirmiem gaļiem es. Jā. Jūs tās galīgi kaut ko sapīpējis. Paraksties, nē, kas ir? Paraksties. Raksti. Pabeidz saugļošanas rūpi, Moša lavās pa naksnīgo Sodomu uz Lāta namu, cerībā satikt Sāru. Šokar, manas sirds tik nemierīga man. Prom prātis lāc, ko iecerējis tas, vai tiešām pamest pilsētu. Taisās viņš, man solīto Sāru, liedzi sev ņemt.
Zvaigžņotā nakts tavā aizsargā pie mīļotās sājas slapu slavos es. Ak, zvaigžņotā nakts mīras aizbildē tagad šis šodien redzēts. Sara, ja tu aizej prom pirms tajās man iepazīstas es. O, mošē, ja tu aizej prom uz neatgriešanos man sāp. Kāds prieks tev redzēt šodien? Saki, vai tiešām pamest man rītā aizcestu? O, mošē, iecerētājs, es tiešām nezinu. Lūdz patiesi mani, projām vedies rīt. O, o, Ak, mīlas dilemma, manu sirdi pušu rauj, lai sakot tev kā aklam, vai dots vai palikt ceļ. o, mošē, iecerētājs, šī nakts vēl pieder mums. Nav ko mīlas medu ar šaubu darbu jau. O, o, Nezinu, kas būs rīt, bet šonakt man esi tu. Tavas mīlas skatās ar zvaigznītēm. Nezinu, kas būs rīt, bet šonakt man esi tu. Tavas mīlas skatās zem zvaigznītēm. Un tik līdz rīts ausa, eņģeļi skubināja lātu, teikdami. Celies lāk, ņem savu sievu un abas meitas, kas atrodas te. Un neej bojā šīs pilsētas nozieguma dēļ. Bet viņš vēl kavējās. Nē, tēt, ko tu vari pistēt? Vai valsts? Nē, nu patiesi, ja to tā rūpīgi pildīt savus spīra pienākumus, tad man nevajadzētu iet pie. Esam netic. Es patiešām pametīšu ar pilsētu. Visi par mums smiesies. Kāpēc tu klāsties bomžas?
Tu domā, ka man patīk, ka mana dzīve brūk. Viss gāžās kopā. Man to bija taču noteikti pa īstam. Tu saproti? Viņi taču sita tos vīrus ar aklumu, tie bomži. Tad eņģeļi satvēra viņu pie rokas, tāpat viņa sievu un abas viņa meitas, tāpēc, ka tas kungs gribēja viņas patautīt. Un tie viņu izveda un atstāja ārpus pilsētas. Moše! Moše! Nopietni! Moša, tev ir jāglāb savu dzīvību. Tu nevari palikt šī apgabalā, tev ir jādodas kalnos. Tur tu būsi drošībā. Nē, es lūdzu, es jums pateicos par labvēlību, ko jūs man izrādījāt un par to, ka jūs glābāt mūsu dzīvības. Bet mēs nevaram doties kalnos. Kalnos mēs mirsim, pirms vēl ļaunums vispār būs mūs pats sasniedzis. Bet es zinu, ka šeit visam netāli ir viena maza pilsētiņa. Maza ļoti jauka pilsētiņa, tur mēs varētu būt glābti. Nu labi, es uzklausīšu tevi šajā lūgumā un es neaiztikšu tevis minēto pilsētu. Bet tagad jums ir jāskrien, jo mēs nevaram sākt neko pirms jūs nāsiet drošībā. Tās pilsētas vārds ir Coāra. Saule uzlēc pār zemi, kad lācis nonāca Coārā, bet tas kungs no debesīm lika līdz ēram un ugunī pār Sodomu un Gomoru. Un viņš izpostīja šīs pilsētas, visu apgabalu un visas pilsētas iedzīvotājus, arī zemes augus. Bet Lāta sieva paskatījās atpakaļ un kļuva par saules stabu. Saplūst ar ieroci kā viena. Dziļi sirdī manā šo paradīzes gadu laikā savāds skumju kamols savilcies. Mani vendina dziļi eksistenciālā līmenī. Visa šī maucība acu priekšā. Tās ļauj izpostīt šo vietu. Tās saki tik vārdu, tās ļauj, lai sāku. uz priekšu. Atklīsti sēna lietus, šķīsti līdz pirmavotām. Lai dzied savo dziesmu, šis tirvis manā
esmu kā. Reiz atkal garo gaisā, līst asins lietas straumēm un baro neauglīgo zemi. Un tā Lācis apmetās Coāras pilsētā un izdzīvoja. Šīs ir mūsu jaunās mājas. Coāra! Šīs ir mūsu jaunās mājas Coāra. Šīs ir mūsu jaunās mājas Coāra. Šīs ir mūsu jaunās mājas Coāra. Tas ir Ziemassvētku brīnums, patiesa nudien, kad pēc 40 gadiem Coāras vārti ir vērušies. Patiesi ir vērušies, gaiss patiešām smird pēc stāra, sagaradzēja sauli debesīs, ozeāna debesīs. Bet, kad vārti ir vērušies, kur mēs iesim? Ko mēs darīsim? Nezaimo! Ok. Atkārtojiet aiz manis. Ir Ziemassvētku brīnums, mums priekšā ir gaiša nākotne. Ir Ziemassvētku brīnums, mums priekšā ir gaiša nākotne. Ir Ziemassvētku brīnums, mums priekšā ir gaiša nākotne. Ir Ziemassvētku brīnums, mums priekšā